Bagātais nabags Andris, jeb sprediķis bez altāra. Šis šodien būs veltījums un iedvesma tiem, kur tuvākajā laikā plāno auto iegādes jautājumos spērt tos nepareizos soļus. Jo šodienas tēma kā reiz būs tieši ap to, un nedaudz aizskrienot notikumiem pa priekšu, varu pačukstēt, ka jau pavisam drīz Latvijas tirgu nokļūs bētīgi slavenā Andra X5 ar N57 motoru. Tikai šoreiz tas jau būs pa īstam. Un šis nav vienīgais pārsteigums, kur es jums kopā ar Andra X5 iepriekšējo īpašnieku esmu sagatavojis. Un šī stāsta turpinājums, vai pat pareizāk būtu teikt priekšstāsts, bija pārsteigums pat man. Atceraties to stāstu par Andri? Mikrorajonu leģendu, kurš ar 1500 lielu algu centās noturēt vadošās pozīcijas savā rajonā, tiekam izmisīgi turoties pie tā nelaimīgā X5 līzinga. Es tiešām gatavojot šos stāstus, bija cerība pilns, ka tas kungs pret viņu izrādīs lielāku žēlastību. Diemžēl, un Andrim nepalīdzēja pat no pārplīsušās ķēdes uzmetinātais krusts. Nevar pat īsti saprast, kas mums vainas, par daudz optimisma, stulbuma. Varbūt tā ir mūsu mentalitāte, vai varbūt atslēga ir lūkšanās. Es drīkstētu uzrakstīt lūkšanu, ko katrs N57 īpašnieks varētu noskaitīt pirms tās aptveres ielikšanas magazīnā. Vai man tas būtu jāsaskaņo ar augstāk stāvošiem, pa ceļam aplejot ar svēto ūdeni. Prózu par šo tēmu es jau kādu laiciņu atpakaļ biju jums publicējis. To jūs droši varat izmantot bez saskaņošanas. Kā tur bija? Sudraba putekļi eļļainos pirkstos, 57 ērģeles spēlē. Sudraba vizuļi man kabatā skan, sirdībais tukšums, jo līzings vēl pusē. Labi, pie lietas. Kā jau minēju, man jums ir pavisam negaidīts šī stāsta turpinājums. Ar mani nesen sazinājās cilvēks, kurš ļoti iespējams ir bijis Andra X5 iepriekšējais īpašnieks. Un iepazīstoties ar viņu stāstu, es varu pilnīgi droši apgalvot, ka šādam pavērsienam nebija gatavs pat es. Es domāju, ka varat būt droši, ka tuvākajā laikā mums jau zināmajam Andrim pievienosies vēl kāds Andris. Viņš jau var sākt metināt krustus un gatavot lūkšanas. Ja tas pavisam droši būs viens no jums ar garantiju. Tā kā es ļoti ceru, ka šis sprediķis un reālais stāsts spēs aizsniegt tos, kurus vēl ir iespējams glābt. Kā saka, varbūt izglābs vismaz vienu no bara aizklīdušu aitu. Un kā jau minēju, viss šis iesūtītais stāsts pat īsti nav turpinājums. Es pat drīzāk teiktu tāds kā priekšstāsts. Kā Holivudas grāvējos. Vispirms nofilmē pašu bestselleru, un pēc tam taisa priekšstāsts par galveno varoni, parādot, kā tad tas viss īsti aizsākās. Ja Gotemai tas bija Batmans, tad visiem zināmajam mikrorajonam melnā X5 pirmais īpašnieks. Tā kā Nolana filmā Batmana sākums, kur skatītājiem bija iespēja redzēt, kā Bruce Waynes caur salauztu sirdi, bailēm un nežēlīgiem treniņiem Āzijas kalnos tūp par tumšo bruņinieku. Savukārt jums būs iespēja ielūkoties, kas tieši notika pirms Andris nopirka savu X5 kādā apšaubāmā teritorijā ar sūdīgu līzingu komplektā. Un ja Batmana gadījumā šis stāsts bija par treniņiem un bailēm no sikspārņiem, tad Andra X5 priekšgājējiem, tā sākās kā nevainīga bērnība, kura gadiem ejot pārauga šausmu trilerī. Tikai Batmans savus bailes pārvērt par bruņām, bet Andris no pārtrūkušās dzinēja ķēdes par samitinātu krustu virs gultas. Un Andras sikspārņa ala ir vietējais servis, un viņas superspēks ir spēja izdzīvot pēc tam, kad līgumā ir ieraudzījis 10 000 eiro lielu pārmaksu grafika beigās, stāvot servisā ar līku kloķvārps trūkās. Tā kā Andris savā ziņā ir leģenda. Personāžs, kurš ir gatavs ziedot gan sevi, gan 30 000 eiro 5 gados. Un kāpēc? Lai mēs visi noticētu, ka sapņi ir piepildāmi. Un jūs man sakat, ka Andris ir nabags? Andris ir bagāts. Nevienam nabagam nav 30 000 eiro šāda veida izklaidēm. Un šodien man jums ir atbildi uz pašu galveno jautājumu, kāpēc Andrim nesanāca. Un ja jūs klausīsieties ļoti uzmanīgi, arī jūs beidzot visu sapratīsiet, es ceru. Jo šodienas spredita laikā jums būs iespēja ielūkoties, kas īsti notika, pirms Andris noformēja to apšaubāmo X5 līzingu. To saimnieku stāstīto es mēģināšu atstāstīt savos vārdos, maksimāli cenšoties nenobīdīties no viņa sacītā. Ja atļausiet, pastāstīšu savu stāstu visiem, kuri šodien grib pirkt X5 E70 ar N57 motoru. Savulaik 2012. gadā es nopirku X5.
pilnīgi jauna no salona. Mašīna bija pēdējā izlaiduma gada un bija ļoti, ļoti labā komplektācijā. Nu, bet, protams, bija viss. Aktīvie stabilizatori, aktīvā stūre, pneima un pats galvenais X-Drive 40D. Tajā mašīnā bija viss, lai es ar to komfortabli varētu pārvietoties. Tā kā mašīnai bija garantija, visas apkopes es veicu tā, kā rekomendē serviss. Eļļu mainīju reizi 20 000. Uzskatīju, ka ja reiz mašīnai ir garantija, tad neko lieku es nedarīšu. Nu, šitien es no sevis varu maz iestrapinājumu ielikt. Šito jums arī ir jāatcerās, ka pirmā īpašnieka pienākums nav mainīt eļļu 2 reizes biežāk tikai tāpēc, ka tu tā gribi. Un tāpēc, lai pēc kāda cita cilvēka operatīvā līzinga beigām, tu no kāda varētu nopirkt labāk uzturētu motoru. Jūs pat varbūt nekad nesatiksieties. Ne tu viņam tieši paldies pateiksi, ne viņam to tavu paldies baigi vajag. Visi šitie jautājumi jau saknē grozās ap naudu. Būsim reāli. Labākais, uz ko jūs tiešām varat cerēt, ka iepriekšējais īpašnieks ir skrupulozi ievērojis vismaz tos dīleru noteiktos intervālus pirmajos gados. Tas jau būs ļoti daudz. Šeit gan pats X5 braucējs pieļaut taktisku kļūdu, turpinot ar to braukt, bet, ja patīk, neko darīt, nāksies maksāt. Labi, ejam tālāk. 2018. gadā man bija pirmais nopietnais remonts – DPF filtrs. Tā kā mašīnai vēl bija pagarinātā garantija, vismaz es tā sapratu, dīlers nomainīja to EGR sistēmu un pašu kvēpu filtru. Pats es toreiz par to visu piemaksāju aptuveni 800 eiro. Un tas arī bija dīlera labās gribas programmas ietvaros. Nobraukums tajā brīdī bija 100 000 kilometri. Pēc šī gadījuma pārdot mašīnu es negribēju un turpināju ar to braukt, jo F15 virsbūve, kur nomainīja E70, man īsti nepatika. Gāja gadi un ieguldīt remontā nācās arvien biežāk un vairāk. Pneima, devēja kaut kādas elektrības problēmas, un beigās nonāca līdz tam, ka gada laikā es mierīgi varēju ieguldīt mašīnā kad 6-7 000 eiro. Un tas arī nelielu agregātu remontos. Un es pat nerunāju par visādām ikdienišķām lietām, kā diski, riepas, akumulātori un tekošās apkopes. Un tad pienāca 2025. gads, kurā izšķīda motors. Viņš arī piezīmē, ka starp citu, sākot ar 2020. gadu, es pat pārgāju uz eļļas maiņu reizi 7000. Un pat skaitīju motorstundas. Bet, tāpat tas motors izšķīda. Kā viņš pats saka, ja pavisam atklāti, tad morāli es tam jau biju gatavs. Pēc motora atvēršanas tika konstatēts, ka ir beigts šāls. Kāds pārsteigums. Dzinēja iekšpusē netīrums lānis, skaidrs un tika pieņemts lēmums taisīt kapitālo remontu. Pie reizes samainīt ķēdes, šālis, vienvārds sakot visu, lai varētu turpināt atkal braukt. Un tā ir ļoti uzmanīgi. Visi remonti tika veikti pie viena Latvijā ļoti populāra meistara, kurš ir slavens ar saviem YouTube video. Es mašīnas neskrūvēju, tā kā tas nevar būt pa mani. Ja kas, es tā arī nesapratu, kurš tas bija. Es arī nejautāju. Bet, kā mēs visi zinām, Latvija šajā kontekstā ir diezgan maza. Es domāju, ka viņas var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Pārlasot dzinēju, nomainīt visu, ko vien var nomainīt, un samaksājot par to diezgan ievērojumu naudas summu, es apmierināts no tā speciālista aizbraucu. Sākumā viss bija labi, īsi pēc remonta mēs vēl izveicām eļļas un filtru maiņu, viss tīrs. Tā paša gada augustā es ar šo auto aizbraucu uz Spāniju. Šodien, tieši gadu vēlāk, tas motors izšķīda atkal. Pie nobraukuma 278 000. Rezultāts – aprauts šāls un beigta kloķvārpsta. Meistars savu vainu neatzīst, saka, ka es pats esmu mainīgs, un vispār garantiju tādiem darbiem viņš nedodot. Kā man pats cilvēks nokomentēja, kā izrādījās tas, ko viņi filmē, nav gluži tas pats, ko viņi dara dzīvē. Nav jau nemaz tik viegli no pieredzes. Finālā es nolēmu, ka es to mašīnu pārdošu tādu, kāda viņa ir, un pārdevu es viņu pārpircējiem. Tas, ko tu stāsti par veco mašīnu problēmām un kopumā par auto biznesu, ir forši, bet biedē tas, ka pircēji neīpaši interesējās par mašīnas vēsturu un galvenais, kā viņi to apkalpos tālāk. Prēmijum mašīnas pat garantijas darba laikā var izmaksāt ļoti dārgi. Nemaz nerunājot par to periodu, kad mašīnai tā garantija sen jau ir beigusies. Un rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka tas uzpircējs no viņu nopirka, uztaisīs lētu remontu un ieliks pārdošanā.
kāds Andris nopirks un varēs uzspēlēt loteriju. Paldies!